var beigt stresot. Jā, nu pa lielam esam noslēguši mūsu brīvdienas Igaunijā, Laitas Rallija Park. Un es teiktu, ka gāja diezgan labi. Mēs jau atbraucām uz trasi jau vakardien, jo vakardien bija brīvie treniņi. Vakardien treniņos gāja labi, bet tas vēl nebija līdz galam varbūt izjūtas, ko tā mašīna no manis prasa, jo reāli ar ejošu stūri tā bija man otrā reize, ka es braucu ar to mašīnu, tādēļ es varēju beidzot sākt fokusēties nevis uz to, lai neapmestos, bet lai brauktu. Ļoti diemžēl, ka manam komandas biedram izbeidzās mašīna, tas ir tiešām ļoti žēl. Un, jā, šorīt vēl bija 2 iesildušie braucieni, tos mēs izbraucām. Varbūt pat no rīta nelikās tāda ļoti liela pārliecība par sevi, jo tad bija lietus, tad bija tāds pusslapis sausais, un tas bija tāds sketčī moments. Beidzot izjust to, ka tā mašīna ir bišķi savādāk no slīd mašīnas, ka viņa pieprasa bišķi savādāk braukšanu, ka viņa ir priekšā jāņem tā stiprāk, tā ritīgi stipra priekšā jāņem. Un jā, ka vienkārši nevajag baidīties iespiest tur, kur vajag, jo tā mašīna tevi ceļ ārā no līguma, tāpēc tā ir diezgan liela atšķirība. Bet jā, beigās es to sapratu. Un es varu pateikt arī lielu paldies Tomam no HGK, ka šajās brīvdienās mani spoterēja sacensību laikā un arī deva ļoti vērtīgs padoms. Var redzēt, ka džekiem ir pieredze ne tikai Latvijā, bet arī Amerikā.
domāju, ka jābūt. Uz pirmajā līkumā viņš pilonu nosita un nosakoja to viņam tuvāk. Pārmeta leņķi un izbrauc konkrēti ārā. No manas skatu tur konkrēti, tur nav pat par ko... Tu rīko? Man darbs padarīgs tā vēl. Sācis savu rāciju un beigtu. Es varu beigt stresot. Lielāks maida. Tev nebūtu pasmaidīsies, nebūtu prasies. Es gribu pateikt arī paldies IC24, ka šajās sacensībās arī mūs atbalstīja. Un, jā, es teiktu, ka šīs brīvdienas ir kopumā ļoti izdevušās. Un, jā, kā jau minēju, pats galvenais ir tas, ka es sāku diezgan labi izjust mašīnu. Vismaz šodien tā bija. Bija ko pielikt vai ko atņemt, bet kopumā rezultāts ir ļoti labs. Un galvenais ir tas, ka es izbaudīju braucienus. Un, jā, tad jau ar nepacietību gaidam nākamās nedēļas posmu, jo šis bija Baltijas posms. Tad Baltijas posmā tagad visi rezultāti ir atvērti. Es neesmu precīzi pārliecināts, kurās vietā šobrīd esmu, bet tagad jāgaida līdz Baltijas posma finālam, kas būs Raganskatlā. Nu, Raganskats ir Biķerniekos. Ko? Ir Raganskatlā, septembrī. Viņi teica 3 mēnešus. Nē, es tev atveķāju. Jāgaida
man liekas, ka 2 vai 3 mēneši līdz noslēdzošajai posmam biķerniekos. Un jā, bet es domāju, ka jau liela daļa ir izgājuši, jo varbūt neinteresē, ko es te runāju. Paldies visiem atbalstītājiem, kas atbalstīja, arī tiem, kas skatījās tribūnēs no malas. Un jā, te jau gaidām mūsu nākamās gongas.